Šī privātmāja te Pierīgā uzbūvēta pirms vairākiem gadiem. Tomēr jau tās tapšanas stadijā mājas saimniekam Allenam aktuāls bija jautājums, kā to apkurināt. Sākumā viņš apsvēra domu par dabas gāzi. Man ceļu vidū tur stāv gāzi atvilkt. Līdz mājai tālāk nās vilktas. Tomēr tā kā toreiz gāzes ievilkšana kavējusies, Allens nolēma rīkoties un izlēma par labu granulu katlam. Tagad tas te darbojas jau 7. ziemu. Mājās mums 21–22 grādi aptuveni. Mēnesī pie šādas temperatūras, kā bija novembrī, tad sanāca 48 lati, 200 kvadrātmetri apkurināmē. Ziemas augstākajos mēnešos gan jākurina vairāk, tāpēc izmaksas ir lielākas. Kopumā, lai mājās nodrošinātu siltumu, ik ziemu Allens iegādājas vidēji 6 tonnas granulu. To kvalitāte tirgū gan būtiski atšķiras, tāpēc gribi vai ne, nākas eksperimentēt pašam. Tikai sliktāks granuls ir vairāk pelna un vairāk ir biežāk jātīra katls. Man ir bijis izdevība salīdzināt 3 veidu granuls. Ir, kur reizi nedēļā vajag tīrīt pelnus, ir granuls, kur vajag 2 reizes nedēļā, un ir bijis arī, kur 3 reizes nedēļā. Lai iegūtu lielāku skaidrību, dodamies granulas pārbaudīt. Mēs esam atbraukuši uz Rīgas Tehniskās universitātes vides monitoringa laboratoriju, lai noteiktu kvalitāti 5 dažādiem granulu veidiem. Tātad šeit analizējam augstas kvalitātes koksnes granulas, industriālās kokskaitu granulas, kā arī zāles, kūdras un atkritumu granulas, kuras galvenokārt sastāv no saprasēta apģērba un papīra pārpalikumiem. Visiem šiem granulu veidiem nosakām 3 parametrus – siltumspēju, pelnu daudzumu un mitrumu. Kad visas pārbaudes veiktas, vienkāršot izklāstot analīzes rezultātus, secinājums ir šāds. Vislielākais mitruma saturs ir kūdras un zāles granulās, bet vismazāk tā ir kvalitatīvās koksnes granulās. Savukārt lielāko pelnu saturu analīze uzrāda atkritumu granulās, vismazāk koksnes granulās. Tā kā zāles un kūdras granulās pelnu saturs ir salīdzinoši augsts, tās dedzinot apkuras katlu nāktos tīrīt ļoti bieži. Siltumspējas rādītāji visiem paraugiem ir krietni līdzīgāki, tomēr te līderpozīcijas ieņem koksnes un atkritumu granulas. Kopumā jāsacina, ka kvalitatīvas koksnes granulas rada vismazāk pelnu un tām ir augsta siltumspēja, taču parasti tās ir dārgākas par pārējām. Savukārt, apkurinot māju ar industriālajām, zāles vai kūdras granulām, jāreiķinās, ka nāksies veltīt vairāk pūļu katla apkopei. Viens gan tām visām ir kopīgs. Granulu sadegšana notiek vidē draudzīgi, jeb CO2 neitrāli. CO2 veidojas, bet to absorbē atkal koksne un, vai teiksim, zaļā masa, un atkal tas nonāk granulu veidā katlā. Tā kā šī te aprite ir dabiskā, un tāpēc tiek uzskatīt, ka tas ir CO2 neitrāls. Kopumā Eiropā pēdējo 10 gadu laikā pieprasījums pēc biomasas kā kurināmā, tā skaitā arī granulām, daudzkārt pieaudzis. Piemēram, plaši granulas tiek izmantotas Somijā, kur ar tām tiek apkurināts ne tikai privāta mājas, skolas, pilsētu katlu mājas, bet arī rūpnīcas. Aizstājot fosilo degvielu, no rūpnīcas atmosfērā ik gadu vairs nenonāk 530 tonnas CO2 izmešu, un tas patiešām ir nozīmīgs emisiju daudzums. Tā šī pārmaz betona rūpnīcas CO2 izmešu daudzums tagad samazināts līdz minimumam. Tas, ka kurināmais tiek iegūts un saražots turpat Somijā uz vietas, protams, palīdz saglabāt tās salīdzinoši zemās izmaksas. Tomēr būtiski, ka granulas tiek gatavots no kokrūpniecības pārpalikumiem. Galvenā doma ir ražot atjaunojamo enerģiju no koksnes pārpalikumiem, kuri pirms 10 gadiem tika uzskatīti par neizmantojamiem. Domāšana ir jauna, bet tehnoloģija diezgan vienkārša. Latvijā granulas tiek ražotas vairākos 10 uzņēmumu, bet vismaz 80% no saražotā tiek eksportēts uz rietumvalstīm, lielākoties Skandināviju, Holandu un Angliju. Tikai neliela daļa paliek Latvijā, jo arī to patēriņš joprojām ir salīdzinoši niecīgs. Ir jāsaprot, ka dabas gāzes, teiksim, piegādātājs, viņš ir koncentrēts vienā lielā monopolistā, un viņiem priekš mārketingi ir daudz vairāk naudas nekā katram atsevišķam granulu ražotājam. Un, ja visi lielie granulu ražotāji Latvijā šobrīd apvienotos, varbūt kā izdotos izkustināt no šī te nāves punkta, ka sākās plašāka izmantošana.
Savas privātmājas apkurināt ar granulām gan izvēlas arvien vairāk cilvēku, jo tas ir lētāk nekā ar fosilo enerģiju. Vienīgi granulu kvalitāte bieži liek vilties. Nav institūcijas, kuras regulētu granulu kvalitāti un uzraudzītu. Kamēr tas nebūs, līdz ar to tirgu nonāks, teiksim, visa veida granulas, kuras tiks reklamēts kā ļoti labas. Tā problēma sākās ar to, ka granulai, teiksim, viņi neatbilst, teiksim, tām fizikāli ķīmiskajām īpašībām, kuras tiek viņām pievienotas tajā pārdošanas procesā. Varbūt var palūgt ražotājiem certifikātu, bet certifikātus parasti pie mums Latvijā labi reiz mēnesī, teiksim, analīzes taisa, tā kā granulu partija no partijas var ļoti atšķirties, jo, protams, ka tā kvalitāte atkarīga no skaidām vai izēju materiālu. Tāpēc šobrīd granulu tirgus Latvijā veido pats savus principus un galvenokārt to regulē konkurence. Bet granulu lietotājiem atliek izvēlēties vai uzticama ražotāja produkciju, vai arī savās mājās tas testēt pašiem. Eiropas Savienības dalībvalstu vienotie standarti vēl ir tapšanas stadijā, un Latvijā tie pilnībā varētu tikt ieviest tikai pēc pāris gadiem. Un šobrīd ir tāda liela siena starp to, ka, teiksim, ko valsts ir apņēmusies un ko par zaļās enerģijas jomā, un otrā pusē ir tas, ko lēnā garā pa klusam dara, teiksim, politiķi. Ja dāņiem tas ir pašiem par sevi skaidrs, ka tas ir, man ir jābūt pirmām kārtām videi draudzīgam, un tikai pēc tam ir jādomā par to, ka varbūt man nebūs tas tik ērti. Un šī gadījumā mums vēl ir ļoti garš ceļš ejams. Un tas nozīmē, ka būtiskas pārmaiņas Latvijas enerģijas patēriņa bilancē ienāks tad, kad arī biomasa tiks uzskatīta par resursu, kura efektīva apsaimniekošana silda pašmāju ekonomiku, nodrošina neatkarību no fosilās enerģijas piegādātājiem, kā arī samazina ietekmi uz klimata izmaiņām.